Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā veidot tabulas VisiVig vidē. Tad dodamies administrācijas paneli un nospiešot šo podziņu mēs atveram tabulu veidošanas logu. Lauciņos rows un kolonas mēs varam norādīt rindiņu un kolonu skaitu. Šajā gadījumā mēs izvēlamies 4 rindiņas un 6 kolonas. Lauciņā vidh mēs norādām uz platumu. Mēs varam to norādīt vai nu pikseļos, pieņemsim, ja mēs uzliekam 300, tad būs 300 pikseļus plata tabula, vai arī platumu procentos attiecībā pret teksta lauku. 90% būtu no tabulas šoreiz. Lauciņā border mēs norādām robežas platumu, kāda būs tabulai ārējā robeža. Piemēram, 4 pikseļi būtu robeža. Cell padding atkal norāda tabulas teksta attālumu no tabulas robežas. Pieņemsim 4 pikseļi. Background color mēs atkal varam norādīt tabulas fona krāsu. Nospiežam OK un redzam, ka mūsu tabula ir izveidota. Te mēs varam ievietot kādu tekstu. Ka teksts palielina proporcionāli tabulas šūnu, līdz ar to pārējās paliek proporcionāli mazāks, ja tajā nekas nav ievadīts. Bet, ja mēs vēlamies, lai tabulas šūnas izmērs ir konstants, tad mums jāizvēl šī podziņa, cell properties, tas norāda īpašības tieši šai šūnai. Ja mēs, piemēram, vēlamies, lai šī šūna būtu tieši 100 pikseļus plata, tad mēs norādam tieši tādu izmēru. Tad mēs varam norādīt arī teksta attālumu vai nu pa vidu vai arī pa labi. Parasti pa kreisi. Tikpat labi mēs varam arī nopozicionēt, vai nu viņš būs tieši augšā vienmēr vai arī tieši apakšā tabulai. Un tad mēs varam norādīt arī tieši šīs šūnas augstumu. Piemēram, tie būs 50 pikseļi. Novietosim to tekstu apakšā. Arī šai šūnai atsevišķi mēs varam pielikt gan fona krāsu, gan arī apakšā mēs varam nolikt fonā bildi. Piemēram, šoreiz noliksim fonā bildi. Nospiežam OK un redzam, ka šī šūna ir ar bildi fonā. Un teksts ir joprojām saglabājies, tikai viņš ir pašais šūnas apakšā. Šūnas ir 50 pikseļus augšas. Ņemot vērā, ka mēs slikti redzam to šūnu, mēs ņemsim nost fona bildi. Izdzēšot šo rindiņu, fona bilde pazūd. Tātad mēs varam pievienot šai tabulai papildus rindiņas, izmantojot šo podziņu, un līdzīgi arī papildus kolonas, izmantojot šo blaksešo podziņu. Tāpat arī līdzīgā veidā mēs varam izdzēst, izmantojot sarkanās podziņas. Gan rindas, gan kolonas. Ja mēs vēlamies apvienot kaut kādas šūnas, tad mums jāizmanto šī podziņa. Šī podziņa apvieno šūnu ar palābi esošo šūnu. Tādā veidā. Un tad teksts ir attiecīgi pa tām divām šūnām veidojas bez pārtraukuma. Tālūk. Savukārt ar šo šūnu mēs varam atvienot šūnu ar apakšā esošo šūnu. Ja mēs vēlamies izveidot tekstu kādā specifiskā veidā, bet negribam redzēt, lai cilvēki redz šo tabulu, tad mēs varam nospiest uz table properties. Un noņemt fona krāsas un robežas nost.
borderu jāatstāj 0. Un tagad mums, principā, ir tā pati tabula saglabājusies, tikai viņa neredzama. Mēs visās tajās šūnās varam rakstīt, un teksts būs izvietots dažādās pozīcijās pa visu laukumu. Un šādi. Tikpat, lai mēs varam ievietot arī kaut kur tekstā kādu bildi, tieši tāpat kā tekstā, kas nebūs fona bilde. Tā, tas arī būtu viss par tabulu veidošanu. Paldies par uzmanību!